Labdien! Prieks jūs atkal satikt raidījumā starp mums meistariem runājot. Atkal es, Olga Zeltiņa, dalīšos ar jums savā pieredzē, savos knifiņos un kaut kas no modes. Pirmais, ko es jums gribu pateikt, to, ka ar lielu ātrumu tuvojās Baltic Beauty izstāde, kura notiks Ķīpselā 1., 2. un 3. novembrī. Ar lielāko prieku satikšu katru no jums standā Nice Cosmetic. Tātad 2. Visu šo laiku, it sevišķi pēdējo es čakli strādāju, gatavojos izstādē un parādīšu jums vienu darbiņu. Lūk, šādi izskatās vintage karaliskais dizains ar dārgakmeņiem. Tādas lietiņas es arī rādīšu izstādē, kā paraugu demonstrējumus un arī daudz ko citu. Protams, atbildēšu uz jūsu jautājumiem, klausīšos jūsu ieteikumus un tā tālāk. Bet šodien, pat cik jūs daudz man prasījāt par vintage pēc mūsu pēdējās meistarklases, es jums atkal viņu rādīšu. Vēlreiz šobrīd būs dizains tā kā Francis ar akmeņiem. Nagus es jau esmu sagatavojusi un tātad par vintage. Šie nadziņi bija ļoti grezni, bet vintage dalās tā kā vairākās kategorijās. Tas var būt karaliskais ar dārgakmeņiem. Tas var būt French ar dažādām variācijām, tā kā svirl stilā vai ar vīteņiem. Tālāk kitaiskaja rospis ar vintage efektu, jeb vintage elementiem. Un nākošais tā kā multikomiskais dizains ar interesantām krāsu salikumiem. To visu jūs varat darīt gan uz modelētiem nagiem, gan uz dabīgā naga, kas ir pārklāts ar gellaku. Tātad ķeramies pie darba. Nagi man jau ir sataisīti, un šoreiz es izvēlējos tādu multikomiksu dizainiņu. Lai viņu veidot, man vajadzīgs vintage gels un otiņa. Tātad, ko es daru? Es ar otiņu zīmēšu tā kā elementu. Ir tādu puķi, kura ir multiskā puķa, nevis puķi, kura ir dzīvē. Šādi skaistu elementi ir. Kas ir svarīgi pie vintage? Ir svarīgi, lai tā līnija, kuru es tā varētu nosaukt par tādu drātiņu, jeb desiņu, būtu tāda vienmērīga. Nevis zemāka, augstāka, bet tieši vienā līmenī. Lūk, šādi es uzzīmēju. Šādi. Arī vītiņu. Tā man gribas druscītiņu. Un lieku lampā uz 10 sekundiņām. Citās lampās, piemēram, jautājums bija, cik ilgi jātur studentu lampā. Tā ir parastā 9-vatīgā lampa. Meitenes un zēni 1 minūti. Tātad laiks ir pagājis. Un es paņemšu sudraba foliju. Es jums varu parādīt, viņas izskatās šādi un ir dažādas krāsiņas. Un skatieties uzmanīgi. Pielieku klāt. Stipri piespiežu. Spiežu foliju pie pirksta ļoti stipri un tā kā paritinu un ātri norauju. Lūk, šādi izskatās.
atkal ņemšu vintage gēliņu un turpināšu zīmēt. Šeit uzzīmēšu tādu puķīti. Un tādu, kā bērniņi zīmē. Un viņai vēl te pa vidu tādu. Tad, kad es saku, kā bērniņi zīmē, tas ir nopietni. Tas nav pajokots, tiešām kā bērniņi zīmē. Lūk, šāda. Un lieku viņu arī lampā uz 10 sekundēm. Un šai puķītei es varu kontrastiņam izmantot jau zelta krāsas foliju. Vienīgais gribu jūs brīdināt, folijas viņas arī dalās. Ja jūs paskatāties uz šo, viņa ir gluda šajā pusē, bet ir tāda, kura iezīmē tā kā rūtiņas. Tā folija ļoti slikti plēšās nost. Tātad rociņa mums ir gatava. Lūk. Atkal liekam klāt, stingri piespiežot un noraujot, mēs dabūnam šādu izskatu. Ja kaut kas nepatīk, var pielikt klāt un noraut vēlreiz. Ja gadās tā kā šeit man tā kā nospiedās pa daudz, mēs to varam notīrīt. Lūk, šitik tālu mēs esam. Tagad mēs varam paņemt atkal un piezīmēt vēl kādus elementus, kuri mums liekas tā kā nepieciešami, lai mūsu dizains izskatītos vēl interesantāk. Un atkal liekam lampā 10 sekundiņas. Man šeit ir ļoti ērta luputiņa, kur es varu tīrīt otiņu, nemaz nesmērēt rokas ar lipīgo slāni. Un, piemēram, šeit ir vienkārši sauss, ja man vajadzīgs klinsers, tad es lieku klinserīti un atkal visu laiku rokas paliek sausas. Un tūlīt jūs redzēsiet, kad man jau vajadzēja zīmēt, un es viņu metu otrādi un varu zīmēt. Tātad, šeit mums ir zelts sudrabs, tad šeit augšā mēs izmantosim zeltu. Un šeit sāniņā mēs izmantosim sudrabu. Ir jāskatās, lai roka tiešām var piegulēt jūsu pirksts. Mēs nerīvējam foliju pa zīmējumu, bet piespiežam un rīvējam pirkstu pa foliju. Lūk, šajā gadījumā tas izskatās šādi. Mēs viņu varētu atstāt arī šādā veidā ar tukšu vidiņu, bet lai tas būtu interesantāk, mēs viņu pakrāsosim tūlītās. Es paņemšu rozā krāsiņu. Tādu pelēku zilu tonīti. Tad to, ko es šeit izspiedu, tā ir akrila krāsiņa, kura šķaidama ar ūdentiņu. Te es arī izdarīšu un iezīmēšu tās vietiņas, kuras man tā kā būtu jāiezīmē. Starp maniem vintage elementiem iekrāsošu. Lūk, šādi.
Šeit man ir roza. Šeit es izmantošu zilu krāsiņu. Tātad šeit es izmantoju zilu krāsiņu. Tad es vēl varu paņemt jautrībai dzelteno un vienu mazu pikucīti violeto, kur man bija tāds momentiņš, kad krustojās lapiņas. Tātad šeit lapiņas man krustojās un viņas uztaisītu kā jaunu tonīti. Un šeit es paņemšu dzelteno krāsiņu pa vidiņu. Nu, lūk, šitik jautrs un interesants dizainiņš man sanāca. Tikko krāsiņa nožūst, es viņu pārklāšu ar UV topu. Un žāvēšu lampiņā. Darbiņš padarīts, un šo darba rezultātu jūs varēsiet redzēt galerijās, kur es esmu ievietojusi arī citas bildes. Ja jums patika, spiediet like vai patīk. Abonējiet manu kanālu, vienkārši nospiežot šo sarkano podziņu. Un tagad pats interesantākais. Kurš laimīgais dabūja vintage gēlu savā īpašumā? Un tā ir Marisa Upīte. Marisa, es apsveicu tevi un priecājos kopā ar tevi. Un tagad šī raidījuma jautājums, kurš skan sekojoši uzmanību, kurā standā jūs varēsiet mani satikt izstādē Baltic Beauty, kura notiks 1., 2. un 3. novembrī. Šoreiz būs 5 laimīgie jeb laimīgās, kuras savā īpašumā iegūs ielūgumu tieši uz šo izstādi. Paldies jums, ka jūs esat! Paldies, ka jūs skatāties un abonējat manu kanālu! Paldies, ka es varu jums būt noderīga atbildot uz jūsu jautājumiem un rādot jums to, ko es māku un protu. Paldies jums, ka jūs esat līdz nākošai tikšanas reizei. Dabīgā naga sagatavošana darbam uz tipšiem. Es zinu, ka jūs to visi ļoti labi zināt, bet es ievēroju. Un tad, kad jūs laikojat tipsīšus, jūs darat sekojuši. Jūs paņemat izmeriņu. Savos rociņā nav svarīgi, cik daudz. Vienkārši turam čupiņā. Pagājušo raidījumu mēs beidzam ar tipšu pielīmēšanu, tad šodien mums plānā ir tipšu pievīlēšana. Drusku parādīšu, kā dara daudzi. Pabeigsim mūsu nadziņu, kā jūs atceraties, viņš ir pievīlēts un gatavs gēla pārklāšanai. Tātad būs gēla pārklāšana, pievīlēšana tā, lai nekad nesavainotu savu klientiņu un pārklāšana ar krāsaino gēlu, lai nagi turpina izskatīties smalki un skaisti.